Tev garšo šokolāde? Un lūdzu, tu esi pelnījusi šito par drosmi. Paņem, tas ir tev. Mēs sākām darboties ar epilepsijas ķirurģiju, kad mēs darbojāmies ar intraoperatīvu neiromonitorēšanu un tā tālāk. Kaut kas, kas agrāk nebija mēģināts vai pateicis, ka nav tik vienkārši. Bišķiet man tā arī jau kaitina tas, kad es dzirdu, ka kaut ko es nevaru izdarīt. Piemītās varbūt man tās Svētā Tomasa sindroms, tad ja es pats nebakstu ar pirkstu, tad es neticu. Ja ir mēģināts un tiešām nesanāc, tad jā, varu mierīgi pateikt, tad es varu gulēt. Varbūt ar bišķiņ tās ievīruma sajūtas, ka tomēr neizdevās, bet vismaz ir mēģināts. Bet tad, kad ir mēģināts un izdodas labi un vēl ir labāk, tad ir bišķiņ tāds vairāk tas prieka sajūtas. Emīls, jau redzēju, tev ļoti labi ar to temperatūru, kā tu pats jūties. Arī labi. Es domāju, ka ja mums ir panākts labā temperatūras, tas kontroli un mēs tiekam galā, mums tiešām spīd braukt mājās. Tā ideja ir tā, ka man vēl gribas pēdējais, pirms mēs braucam mājās, vēlreiz kontroli pie acu ārsta. Ticamāk šodien, tad kāpēc ne? Mēs varam jau droši jau iztikt. Mums labi. Jā. Malacītis. Galvenais ar? Super. Mums labi. Buči. Viss tagad tikai smaidīt un veseļoties. Jā. Viss ir garā. Jā. Tā, kas mums tieši uztrauc? Man daktere teica, ka viņam ātri aizāk avotiņš. Ir šaurs avotiņš. Mēs skatāmies pārsvarā, kad bērniņš dzimst. Kamēr viņš vēl veidojās puncīti, tur reāli dobums iekšā priekš smadzenēm. Un, lai izveidotu to kaulu, tad viņi sāk izveidoties kā pankūciņas. Un, ja mums avotiņš ir ciet, tas nenozīmē, ka šuvi ir ciet. Ja galva auga normāli katru mēnesi, tad, un galvas forma ir smuki, tāda noapaļota un tā tālāk, tad tas nozīmē, ka ar šuviem viss ir kārtībā. Vēl pie tā, ja mēs bišķi paspaidām, mēs jūtam, ka viņi kustās nedaudz. Un tagad skaties, kā es daru. Šī tāds. Un tagad atpakaļ. Un skatāmies, kurš darīs ātrāk. Tu mācēsi ātrāk darīt. Šī tāds. Tu esi ātrāka? Kurš ātrāk? Labi, nekas. Neizskatās, ka kaut kas traucē. Malacīte. Redzi, tas nebija nekas traks. Un lūdzu, tu esi pelnījusi šito par drosmi. Paņem, tas ir tev. Tev garšo šokolāde vai negaršo? Kas drudzīmēs izstāstīt? Ne? Redzi, viss kārtībā. Tad tiekamies nākamgad, ne? Pastāv bešīt, lai viņš neripo. Es paņemšu, nomērīšu vienkārši galvas apkārtmē, bet, man nav pie kā piesieties. Viņi viss eleganti. Izskatās bez izmaiņām. Jums vairs nevajag. Nevajag. Mācīts. Paldies, dakter. Lūdzu. Es sapratu vienā lieta, ka, ja es gribu panākt kaut ko pa savēju, tad bišķītni jāspīties, un ne tikai bišķītni, bet ir daudz brīžiem jāizkāp ārā no komforta zonu. Es biju pavisam citā vieta, sākotnē, kad es jau atbraucu un tā tālāk, man pirmais tas kultūras šoks un pēc tam es sapratu, ka
mammas nav, brāļi nav un tā tālāk, un tikai ir vecākais brālis, un man jāpieskata viņu vairāk, un tas šoks ir, un es domāju, kur es iekūlos, ko es esmu izdarījis, es tiešām vairs to nevēlos, pēc tam, jāsaņemas, jāiet tālāk. Tad tēja. Tagad tev vajadzēs arī cukuru, ne? Ļoti daudz cukuru. You know how I am. Lūdzu. Paldies. Tātad tad liekam šo uz galda. Jup. Tad labi apetīti, tu jau esi sākus, jā, ēst. Jā. Un kāda tev ir uz nākamo nedēļu darba plāni? Tev ir pilna nedēļa? Samērā pilna. Nākošu nedēļu mūsu operācijas nedēļa. Tā kā sanāk, ka mums ir viena operācija trešdiena, 2 operācijas ceturtdienā. Tur viens šunts jaundzimušais. Pēc tam tur būs vagustas nervu stimulācijas, ierīci implantēšana un tā viena no pirmajām operācijām apmaina bateriju. Bet īstenībā jau mums vairs nav vietas nemazām, kur to gandām slikt. Nu vēl ir Paņem šo jāved darbu. uz viņu darbu, lai viņa armija tur papildinās. Bet viņš jau arī daudz ir uzdāvidājis saviem pacientiem. Man nebūtu pacietības vispār salikt. Un tas jau tas pats ir, kas tā kā operācija, kad vienā momentā, kad varbūt tās, ka tu kaut ko nesaproti, liekas tāds, kā tālāk likt kopā. Nē, tā es vairs ir negribu, bijis es eju mājās. Nevar arī Es viņš varētu salikt operācijas laika, piemēram, padoties, viss, un apnika, vai taisam cietnējam mājās viss. Tā gan nevar. Nē, tieši tāpēc es jau saku, ka tas ir tā kā, tā ir tāda pacietības treniņš. Jā. Tas ne tikai treniņš, bet, piemēram, tad, kad es neoperēju, tāpat man tas iemaņas nepazūd, ja es visu laiku darbojos ar pirkstiem. Hallo! أهلا يا قلبي كيفك مام؟ أنا منيحة كيفك؟ انه هون بلشت تشتي عم يصير في برد دنيء شوي بس رايقة رقبر قلبي يا حبيبي يلا لك دير بالك على صحتك ايه Tad, kad arī man teica, ziniet, tomēr mēs uzskatām par panākumiem un tā tālāk piešķiram dubult pilsonībā par to, ka es gan cienu labi savu izcelsmi, gan arī labi cienu savu esošu māju. Un es uzskatu, ka man jau sen ir tas piešķirs, tas ordenis. Tā kā es esmu apmierināts, un es ceru, ka arī tauta ar mani ir apmierināta. Cenšos arī attaisnot viņas tas cerības un domas mani. Un cik man ir dots no augšas jau spēks, es esmu gatavs jau veltīt, cik man nav žēl.